Un tagad ir vērts uzzināt, kur kriptovalūtas var nopirkt, vai ne? Kriptovalūtas pērk kriptobiržās. Biržu ir diezgan daudz, bet es ieteiktu sākt ar tādu biržu kā Binance vai Binance. Tūlīt mēs kopā arī piereģistrēsimies. Tātad, ko mēs darām? Varam vaļā Binance mājaslapu. Jūs varat izvēlēties tādu valodu, kā jums ir ērtāk. Es atstāšu angļu un spiežam pogu reģistrēties. Kas notiek tālāk? Binance interesējās par jūsu e-pastu. To mēs tūlīt arī ievadīsim. Man pat viss ir pieejams. Un jums būs jāievada kaut kāda parole, vismaz 8 simboli, no tiem viens lielais burts un vismaz viens skaitlis. Nākošais, ko Binance paprasīs, ir atminēt mīklu. Ļoti patīkama izklaide. Pat nekas īpaši daudz nav jādara, vienkārši puzles gabaliņš ir jānovieto apmēram tur, kur tam vajadzētu būt. Nu, un viss ir gatavs. Nākošais solis, kas būs jāizdara, būs jāatver tas e-pasts, uz kuru jūs piereģistrējāties, jo uz to e-pastu jūs būsiet saņēmuši apstiprinājuma kodu. Reku, šis ir mans. Kodu var nokopēt un ierakstīt atpakaļ Binances mājaslapā. Nu, viss, kods ir pieņemts, viss ir kārtībā, mēs varam darboties tālāk. Ko šeit var izdarīt? Binance ļauj darīt dažādas darbības, bet pats svarīgākā darbība gluži vienkārši ir, piemēram, nopirkt kriptovalūtu ar kredītkarti. To mēs arī darīsim. Pirmā lieta, ko mums vajadzētu izdarīt, ir izlemt, cik tad eiro mēs esam gatavi iztērēt uz kriptovalūtu. Nu, teiksim, 20 eiro šodien būs pietiekoši. Tā, paskatīsimies, vai viņi uzreiz ļaus mums izvēlēties citu kriptovalūtas veidu. Nē, pagaidām neļauj. Nu, tātad tas nozīmē, ka mums būs jāsāk ar to, ka ievadīsim karti un tad Binance gribēs mūs verificēt. Tā, sākam ar to, ka rakstam, jā, mums ir jauna karte. Nu, un sakam, jā, mēs vēlēsimies pirkt bitkoinus. Nu tā, nu un tad tagad sākas. Sākās personas identifikācija. Sakam, jā, mēs esam gatavi identificēties tagad. Spiežu Verify Now. Un atverās atsevišķs loks, kur pārbaudīs mūsu dzīves vietu. Tā, es dzīvoju Latvijā, man ir Latvijas pilsonība, attiecīgi, reku, šeit man stāv Latvija, viss ir kārtībā, tas dara. Tātad ejam uz priekšu, spiežam Start. Mums prasīs arī vārdu uzvārdu, es rakstu savu iekšā. Jāizvēlās arī dzimšanas datums pēc kalendāra. Droši vien. Tā. 2003. gads. Būs diezgan tālu jāiet atpakaļ. Labi. Tas nekas. Tagad jūs zināsiet, kad man ir dzimšanas diena. Un varēsiet atsūtīt man kartiņu. Tā. Meklējam marts, 12. marts. Nu, re. Un šeit man jau automātiski ir ievadīsies mana dzīves vietas adrese. Viss kārtībā, izskatās labi. Spiežam Submit and Continue, kā saka, apstiprināt un turpināt. Un ejam uz priekšu. Ar datoriem ir viena interesanta lieta. Lai pārliecinātos, ka viss strādā pareizi, ir vērts iziet no sistēmas un ieiet tajā iekšā pie jaunu. Tāpēc, tā kā mēs esam jau verificējušies, pirms veikt maksājumu, gluži vienkārši iziesim ārā no Binance. Reku, te mēs spiežam uz konta tādu tā kā ikoniņu, logout, un ieiesim pie jaunu. Šoreiz mēs spiežam nevis register, reģistrēties, bet login, logoties iekšā. Atkal paprasīs e-pastu un jau vienreiz izveidoto paroli. Ierakstām un spiežam login.
Atkal tradicionālā puzlīte, lai nebūtu garlaicīgi. Nu, re. Tā, viss kārtībā, esam iekšā. Var gadīties, ka logojoties iekšā kādu reizi Binance paprasīs drošības kodu. Ja tā ir, tad pie e-pasta adreses būs jānospiež ikoniņas send code, nosūtīt kodu, un e-pastā saņemto kodu jāierakstā tukšajā lauciņā. Man vairs neprasa, bet, ja nu gadījumā tā gadā zināsiet, kas jādara. Lūk, tātad, mēs esam gatavi beidzot laikam pirkt kriptovalūtu. Šoreiz ir atvērusies pamata mājaslapa, tad mēs ejam uz pirkt kripto vai kripto un spiežam kredīta vai debetkarte. Tā ir gan kredītkartes, gan debetkartes. Šajā brīdī mums jau pat ir iespēja izvēlēties valūtu. Ir nevis pat standarta bitcoins, bet mēs varam izvēlēties pirkt ēteri, kas ir ļoti patīkami. Un, protams, tā ienākošā valūta, izējošā valūta, ar ko mēs maksāsim, droši vien būs eiro. Re. Tagad ir eiro. Labi, maksāsim dolāros, viss kārtībā. Tā, tad rakstam iekšā summu 20 dolāri, kas ir pavisam neliels ētera daudzums. Pašlaik ēters ir ļoti vērtīga kriptovalūta. Un spiežam jaunu karte. Liksim klāt karti. Un spiežam, es vienkārši uzklikšķināju new card, lai pārliecinātos, ka tur ir uzspiests, un spiežam pirkt ēterus by ETH. Tā, re. Te tukšajā lauciņā, vārda lauciņā jau ir parādījies mans vārds un uzvārds. Principā pienākās maksāt ar Binance konta īpašnieka karti. Ja gadījumā ir maksājums ar karti, kurai ir cits vārds, uzvārds, tad labāk ir to Binance kontu reģistrēt uz tā cilvēka vārdu uzvārdu. Manā gadījumā mans konts, mana karte, ļoti vienkārši. Man vēl pie tam karte ir saglabāta uz datora Googlā, un uzspiežot un ievadot drošības kodu, man vairs kartes numurs jāraksta iekšā nav, bet jūsu gadījumā visticamāk jums vajadzēs ierakstīt pilnu kartes numuru. Tā, drošības kods ievadīts, kartes numurs ievadīts, atliek ievadīt kartes derīguma termiņu un nospiest next. Ejam uz priekšu. Atkal paprasīs dzīves vietas adresi. Izvēlamies valsti. Ja ar pirmo reizi nepaņem, rakstam atkal, tā gadās. Ir. Un rakstam iekšā adresi. Atkal man ir saglabāta datorā, bet jūs droši varat rakstīt iekšā. Kad viss ir sarakstīts, gan adrese, gan pilsēta, gan pasta indeks, spiežam maksāt tagad. Un skatāmies, kas notiek tālāk. Mums tagad ir parādīts, ko mēs tieši taisamies darīt, un ir jāapstiprina, ka viss ir pareizi un ka mēs esam gatavi iet uz priekšu. Tā arī daram. Tiek veikta, viss ir izdarīts, un mūsu kontā, precīzāk manā kontā, uz šo brīdi ir parādījušies ēteri. Kur tos var redzēt, lai paskatītos, vai tiešām tie ēteri ir parādījušies, te ir tāda lieta kā maciņš, wallet maciņš, nospiežam overview, pārskats. Un attiecīgi var redzēt, ka man ir ēteros 19,22 dolāri, un bitcoinos, piemēram, tas ir šāda vienība. Bet, ņemot vērā, ka mēs pirkām ēterus, attiecīgi, mana valūta ir ēteri, un tāpēc te ir arī ēteri simbols. Tā, brīnišķīgi, kriptovalūta nopirkta. Tagad skatīsimies tālāk, kā to kriptovalūtu dabūt iekšā savā kriptomaciņā.
Protams, arī Binance maciņš ir maciņš. Man personīgi ļoti patīk lietot maciņus, kas ir kā, teiksim tā, daļa no Chroma pārlūkprogrammas, tāpēc es kā nākošo soli parādīšu jums, kā uzinstalēt MetaMask maciņu. Lai uzinstalētu MetaMask maciņu, ir jāaiziet uz MetaMask mājaslapu, metamask.io, esam vaļā. Te, protams, var atrast aprakstu par MetaMasku, bet, jebkurā gadījumā, no manas pieredzes ļoti labs pārbaudīts maciņš, tā kā spiežam vien download, lejuplādēt. Te mums atliek izvēlēties, kur mēs vēlamies MetaMasku lietot. Man ir tā, ka datorā man ir MetaMasks, uz telefona man ir cits maciņš Trust Wallet, ko es parādīšu arī, kā uzinstalēt. Bet, ja mēs sakam datorā, tad attiecīgi izvēlamies Chrome. Chroms ir pārlūkprogramma, ko MetaMask atbalsta, un spiežam instalēt MetaMasku Chromam. Parādās jauna mājaslapa, un te gluži vienkārši atliek nospiest podziņu Add to Chrome, jeb pievienot Chromam. Protams, uzreiz ir brīdinājums, ka Chroms var lasīt datus tajās mājaslapās, kur jūs darbojaties, bet jāsaprot, ka tās mājaslapas visticamāk būs saistītas ar kriptovalūtu, un MetaMasks būs vajadzīgs, piemēram, lai autentificētos kādā ar kriptovalūtu saistītā lapā. Tā kā viss ir kārtībā. Spiežam Add Extension, jeb pievienot MetaMask Chromam. Acīm redzami, viss ir noticis, un MetaMasks jau ar mani sarunājas latviski, kas ir, protams, ļoti patīkami. Tagad atliek tikai sākt darbu. Tā, ja MetaMasks ir lejuplādēts pirmo reizi, tad, protams, svarīgi ir sākt pilno iestatīšanu. Tūlīt arī veiksim kopā pilno iestatīšanu. Izvēlamies, sākt iestatīšanu un izveidot jaunu maku, spiežam zilo podziņu. Te ir visādas lietas, ko MetaMask solās nekad nedarīt. Jebkurā gadījumā šim ir jāpiekrīt. Vienkārši piekrītam. Protams, var arī izlasīt. Tagad ir svarīgi izveidot paroli. Jāapstiprina, ka ir izlasīti lietošanas noteikumi. Tos, protams, arī vienmēr ir vērts izlasīt. Un ja ir izlasīts, tad vienkārši var spiest izveidot. Tā. Un tagad nāk interesantākā sadaļa. MetaMaskam ir diezgan laba drošības sistēma. Tas nozīmē, ka MetaMasku var no datora izdzēst, un pēc tam to pašu veco MetaMasku var ar visām tajā esošām kriptonaudas vienībām atjaunot datorā, vai telefonā. Priekš tā ir vajadzīgas divas lietas. Viena lieta ir parole, un otra lieta ir slepenie vārdi. Šeit mēs kā reiz redzam vietu, kur ir norādīti slepenie vārdi. Šos vārdus obligāti lūdzu pierakstiet. Kad tas ir izdarīts, var spiest nākamais. Un tagad būs jāpārbauda, vai tā slepenā frāze ir pareizi, iegaumēta vai pierakstīta vai nofotografēta. Tas, ko mums tagad vajadzēs darīt, ir salikt pareizā kārtībā dotos vārdus tieši tādā pašā kārtībā, kā bija uzrādīts iepriekšējā ekrānā. Tātad, kad vārdi ir salikti pareizā secībā, spiežam apstiprināt, un MetaMasks apliecina, ka tiešām viss ir labi un var droši, lietot MetaMasku. Tagad es jums parādīšu, kā ēterus var izskaitīt uz jauno maciņu uz MetaMasku. Priekš tā mums sākumā ir jāatver MetaMasks, jo mums vajadzēs dabūt adresi, uz kurieni skaitīt. Ejam, klikšķinam augšā ikoniņu un izvēlamies MetaMask. Lapsiņa mūs sveicina, jāievada parole un esam iekšā. Tagad svarīga lieta.
adrese, uz kurieni skaitīt ēterus, ir šī te augšā. MetaMask dod iespēju, kā tikko te uzklikšķina, dod iespēju to adresi nokopēt, un, kā reiz saka, nokopēts, viss ir kārtībā, to adresi mums tūlīt vajadzēs priekš pārskaitīšanas. Adrese nokopēta, tagad mēs varam droši teikt, velkam ārā kriptovalūtu. Spiežam withdraw, izvilkt, un tad te mums ir divi varianti. Var izvilkt teorētiski, teiksim tā, standarta valūtu, un var izvilkt arī kriptovalūtu. Jābūt izvēlētai sadaļai kripto. Nākošā lieta, ko mums vajadzēs izdarīt, ir izvēlēties, kādu valūtu mēs tieši skaitam ārā. Ņemot vērā, ka mums ir iegādāti ēteri, tos mēs arī skaitīsim. Nu re. Nākošais, ko jādara, šajā lauciņā pie saņēmēja adreses ir jāiekopē adresi, ko mēs paņēmām no MetaMaska. Un tagad uzmanīgi. Ir 3 varianti, kā izskaitīt ārā ēterus. Var izvēlēties jebkuru no šiem. Vienīgais ir jāpievērš uzmanību tam, lai tīkls, kurš pārskaita, atpazītu adresi. Pamēģināsim, kurš mums atpazīst adresi. Tā, šis neatpazīst. Šo mēs neņemsim. Nākošais. Principā šis atpazītu, bet atzīšos godīgi, man ar šo Binance Smart Chain tīklu ir diezgan nelāga pieredze, lai arī tur ir labas komisijas, ļoti mazas komisijas. Pēc tam ir diezgan ilgs laiks, kamēr tā nauda ienāk, un dažreiz tur sanāk kontaktēties arī ar Binance atbalsta dienestu. Tā kā es vienmēr ieteiktu ņemt ētera networku. Parasto ētera networku. Protams, jāņem vērā, ka komisijas mēdz būt dažādas, tas ir ļoti atkarīgs no tīkla noslogojuma. Šis nav augstākais, ko es esmu redzējis. Es esmu redzējis arī 15, 20 eiro, bet izskatās, ka šajā brīdī ir tāda komisija. Ko? Un tagad mums ir jāizvēlās, cik tad mēs skaitīsim prom. Es teiktu, šajā brīdī nav ko domāt, vienkārši jāizvēlās maksimālā summa, maksimums, un, protams, viņš arī uzreiz automātiski noņems komisiju. Tā, izskaitāmā summa redzama, komisija redzama, mēs varam iet uz priekšu, kā saka, un spriest submit, vai arī apstiprināt darījumu. Vēl viena svarīga lieta ir, ka Binance var prasīt Google verifikātoru. To arī mums vajadzēs uzinstalēt. Tagad tā. Pirmā lieta, ko vajadzēs izdarīt, ir telefonā vajadzēs aiziet uz Play-veikalu, ja tas ir Android telefons vai Apple veikalu, ja jums ir iPhones, un lejuplādēt Google autentikātoru aplikāciju. Man šī aplikācija jau ir. Labi, latviski to laikam sauc par lietotni. Vienmēr sakot, lejuplādēt lietotni, kad tas ir izdarīts, spiežam next. Tālāk jums parādīsies QR kods. Un šo QR kodu vajadzēs noskanēt autentikātoru lietotnē. Kā tikko jūs to izdarīsiet, jums automātiski uzreiz parādīsies, tā vai jūs redzat, tā es pamēģināšu pietuvināt, vienmēr sakot, uzreiz parādīsies Binance kā lietotājs, ko jūs esat pievienojuši, un sāks ģenerēties kodi. Tā kā mēs esam Binance ar Google autentikātoru savienojuši, mēs varam droši spiest next. Ir vēl viena svarīga lieta, kas ir jāizdara, ir noteikti jānofotografē vai jāpieraksta sev šo atslēgu, reku šeit apakšā. Ja gadījumā kaut kādā brīdī ir jāmaina Google autentikātora aplikācija jāpārlādē, tad šai atslēgai vajadzēs būt pieejamai. Es tagad sev nofotografēšu, ir gatavs, un mēs varam droši spiest next, iet uz priekšu. Tā, tagad, lai
apstiprinātu darījumu, ir vajadzīgas divas lietas. Pirmkārt, prasīs e-pasta verifikācija, e-pasta apstiprinājuma kodu. Tas ir kods, ko jūs saņemsiet savā e-pastā. Un otrs, ko prasīs, ir tā brīža Google autentikātora kodu. Tā. Pirmais sākam ar e-pastu un spiežam send code. Tā, nu re, ir atnācis kods pa to laiku. Tagad šo kodu ir gluži vienkārši jāierakstā šajā vietā, kur prasa kodu. Nu, un taisam vaļā Google autentikātoru un arī rakstam tā brīža skaitli. Ēteru pārskaitīšana ir bijusi veiksmīga. Kā saka, labs tas darbiņš, kas padarīts.